Bet jā. Tu vēl arī sākumā pieminēji par mākslīgo intelektu. Un reku mākslīgo intelektu un aizsardzību. Kas tur ir interesants, ko droši vien mēs varbūt nezinām, nemanām vēl, bet ko tu jau zini un ar ko Jā. tu strādā. Ar mākslīgo intelekta ienākšanu viņš ļoti pamaina to intelektuālo īpašumu tiesību tirgu, jo uzņēmumi šobrīd izmantojot mākslīgo intelektu, savā ziņā var riskēt zaudēt savu intelektuālo īpašumu. Jo tāpēc, ka pieņemsim gan patentiem, gan dizaina paraugiem, gan autortiesībām ir svarīgi, lai būtu cilvēks autors, ja? Mhm. Un pieņemsim autortiesībām un dizaina paraugiem, un dizaina paraugus parādīšu. Pieņemsim jautāt, kas ir dizaina paraugs. Kur ir reģistrēts dizaina paraugs. Ir auga Mhm. krūzīte ar tādu gredzentiņu. Dizaina paraugs nozīmē, ka var aizsargāt, kā lai saka, izstrādājumu ārējo veidolu. Kas ir Tas būs interesants dizaina paraugiem? forma un tur tas gredzentiņš. Ārējais veidols, jā, tā kā viss kopumā ārēji, bet ne funkcionalitāte. Ne tas, ka tā ir krūze, vai ne tas, ka tā ir rosa, nē, jo viņa ir funkcionāla, bet ārējo veidolu. Līdz ar to tur ir jābūt, lai būtu dizaina paraugu varētu dabūt, ir jābūt autoram, cilvēkam, Mhm. dizainerim, un ir jābūt radošam procesam. Jā, tā kā tu nevari vienkārši, un tāpēc ar mākslīgo intelektu ir tā, ka tur nav radošā procesa, jo pat ja tu uztaisi radošo procesu tajā prompta inputā, jā, Mhm. tad outputs tu viņu nekontrolē. Tu nekontrolē, līdz ar to tas nav cilvēks un tas nav radošais process. Mhm. Un tikko pagājušajā nedēļā bija Pasaules intelektuāla īpašuma organizācijas 2 dienu konference, kur no visas pasaules piedalījās zinātnieki, eksperti, intelektuāla īpašuma un arī politiķi no valstīm tika nosūtīti, kā pārstāvji, kur diskutēja par to, kā mākslīgais intelekts izmainīs šo intelektuāla īpašuma aizsardzību un vispār to vidi biznesa un arī drošību un vispārējo. Jo, kā mēs, šis pats Forbes case, ja, kur var saģenerēt tūkstošiem rakstu ļoti īsā laikā, lai uzbūvētu pilnīgi jaunu portālu. Ja. Un labi, varbūt šis nav tas tā kā gadījums, ka tā kā šobrīd, ko es gribētu apskatīt, ja, bet galvenais ir tas, ka izmantojot mākslīgo intelektu, mēs apdraudam savas īpašuma tiesības, jo otrs, mēs nevaram zināt, kā konkurenti var izmantot mūsu tā kā Mhm. idejas, kā viņas var pārveidot, jo ar mākslīgā intelekta palīdzību tev ir ļoti īsts laiks vajadzīgs, lai paņemtu kaut kādu svešu cilvēku rakstu, pārtaisīt viņu, jā, vai paņemtu viņa ideju un teiktu, noskanē lūdzu šo, jā, un uztais man kaut ko līdzīgu tikai rozā, jā. Jā, Un jā, tas, tas ir tik vienkārši izdarāms, ka būs ļoti, ļoti grūti, un tāpēc, lai uzņēmēji saprotu, kā plānot savu mārketingu un vispārējo, ir svarīgs inputs, ko tu liec iekšā. Pirmkārt, tu nedrīkst nekādā gadījumā riskēt ar saviem komerces noslēpumiem. Mhm. Otrs, ir svarīgi, ko tu dari ar to, kas iznāk ārā. Ja tu gribi aizsargāt, tas nedrīkst būt mākslīgā intelekta radīts. Un tātad, ja es Un, uzrakstu rakstu, un tas ir, es to izmantoju chat GPT, nē, ja es izveidoju kursu, un es to gribu tagad reģistrēt kā to savu, man jau tagad viss ir sajūts. Bet tu es gribi aizsargāt ar autortiesībām, jā? Tu aizsargāju, jā, domā? rautāt, es Jā, viņu nevaru aizsargāt, tāpēc, ka chat GPT ir viņu uzrakstījis, jā? jā. Jā, tu viņu nevari aizsargāt, ja to ir rakstījis ChatGPT. Bet tur ir visādi knifi, kā var mērīt to, kur ir tavs un kur Mm. ir ChatGPT. Tā kā es tur nākamajā piekdienā pastāstīšu. Jā, jā. Bet tāds ir, pieņemsim, bija tāds ļoti slavens case, amerikāņu vairāk case, bet šajā mākslīgā intelekta jomā tie case vēl nav atrisināti, tāpēc, ka tas ir, viss ir jauns, un likumi ir Mhm. veci, un tehnoloģijas ir jaunas, un rodās šī nesaskaņa. Ko tālāk darīsim? Bet labs case ir tas, ka bija viens žurnālists, aizmirsu, kā viņš saucās, bet tur bija komiks žurnāls. Viņi bija uzzīmējuši komiksu un uztaisījuši tekstus. Un komiksu bildes bija, ja nemaldos, taisīts ar Midjourney vai kaut kādu Mhm. līdzīgu Jā. aplikāciju. Ja? Un Amerikā ir prakse reģistrēt autortiesības. Viņiem arī nav obligāti, piemēram, Eiropas Savienība arī nav obligāti, un Latvija arī nav obligāti, bet Amerikā ir, tā kā vairāk ieteikums, jo tad viņas ir reģistrēti, tad redz, kura datuma, un tad ir vieglāk kā savas Mhm. tiesības aizsargāt. Un tāpēc daudz izvēlas viņas reģistrēt. Un tur bija tā, ka viņiem atteica autortiesības uz visiem grafiskiem dizainiem,
tāpēc, ka viņas bija veidojis mākslīgais intelekts. Un ir pat keisi bijuši, kur cilvēki tur pielabo, nu tā kā saģenerē idejas ar mākslīgo intelektu, un pēc tam kaut ko ar Photoshop bišķi pielabo, un arī atteica reģistrāciju, tāpēc, ka pateica, ka tur nav pietiekoši radošais tā kā inputs, jo, nu, tomēr ir jāskatās pēc likuma, jo likums ir vecs, un likums prasa radošo, un cilvēki ieguldījumu. Bet kā viņi nosaka, ka nav pietiekami radošums? Kā viņi nosaka tev pašam, tad, kad tu esi reģistrēts, tu saki, ka tu esi izmantojis Midjourney tā radīšanas procesā? Tur, pieņemsim, Amerikā, ja tu gribi redzēt, tur ir jāizstāsta, kā tas process ir bijis. Okay. Vispār jau arī tā, ka daudzos uzņēmumos ir ieteicams visus šos procesus dokumentēt, lai varētu aizsargāt labāk. Nu, un tāpēc labā zīme ir vajag visiem, kam ir unikāls zīmola vārds, reģistrēt savu zīmola vārdu, aizsargāt. Tāpēc, kad zīmola vārdu tev var mierīgi paprasīt ChatGPT, viņš tev var uzzīmēt logo, un logo tu var aizsargāt. Kā preču zīmi, to var taisīt vienalga ar kādu mākslīgo intelektu un kādu intelektu gribi. Jā. Skaidrs, interesanti. Daudz lietas, jā, es domāju, kas mainīsies, vai tas tas likums par to mākslīgo intelektu, jo, mēs nedzīvosim pasaulē, kur neviens neradīs ar mākslīgo intelektu. Un es tikko arī, piemēram, taisīju mums speciālus retrītu kartiņas. Man ļoti patīk. Midjourney man vispār liekas tāds. Man kā cilvēkam, kurš neprot zīmēt, man tas ir tāds kārtīgs playgrounds, jebkurus varu izmēģināt, sarakstīt un ieraudzīt to, ko es savā prātā redzu, bet neprotu uzzīmēt. Un man liekas, wow, kā tāds, ja. Tas, kurš ir mākslinieks, tas, kurš prot grafiski zīmēt, vai varbūt, es nezinu, ar Photoshop visu kaut ko, viņi var to savu domu kaut kā izteikt. Es viņu varu tikai varbūt kaut kā pastāstīt, bet es uzzīmēt viņu neprotu, un tas man palīdz, tas Midjourney, man liekas, viņš palīdz uzzīmēt un tiešām, redzēt. Un tad man tāda jāuzreiz tāds, kas mainīsies, gan jau, ka droši vien likuma mainīsies, lai mēs tomēr varam izmantot kaut kādā, jā, es nezinu, vai pie prečs. Jā. Es domāju par tādu, kur vienkārši aizsargāt nevar. Jā. Aizsargāt nevar. Jā, tur ir tā ideja, ka it īpaši vēl tās platformas, viņas ir tādas, kā lai saka, koplietošanas, jā. Jo, pieņemsim, liekot kaut ko, tur jau sanāk, tu arī savā ziņā atsakies. Un kas vēl ir interesanti, pieņemsim, Midjourney ir rakstīts, ka, ja tu kaut ko tur uztais tajā bezmaksas programmā, man ir kaut kādās, es nezinu, vai tas ir tagad, bet vismaz sākumā tā bija, ka tad tas pieder, tai aplikācijai, kurā tas uztaisīs. Bet arī to viņi nevar īsti līdz galam, tā kā to viņi nevar īsti līdz galam pateikt, tāpēc, kad autortiesību jau nav, ja to ir ģenerējis mākslīgais intelekts. Bet tur parādās vēl papildus risks. Es pastāstīšu vairāk nākambrīd, bet parādās papildus risks tāds, ka tu nezini, ko viņi ir izmantojuši, trenējot to mākslīgo intelektu. Un tavs outputs, tas, kas ir radies, var pārkāpt kāda cita intelektuālā īpašuma vai kaut kādas citas personiskās tiesības vai vēl kaut kādas tiesības uz privātumu, pieņemsim, ja tur ir paņemts kaut kāds cilvēka tēls un tu varbūt to cilvēku nepazīsti un tu viņu izmanto tur savās kaut kādās reklāmās, ja? Un viņš to pamana, viņš jau vērsīsies pret tevi. Ja? Jo tu nezini, ko viņi ir trenējuši, kādi tur ir salikti simboli un logo un vēl kaut kā. Bija nesen Shutterstock bija iesūdzējis vienu no šādām te platformām, kur viņi pateica, ka viņi ir bez licences, bez atļaujas izmantojuši mākslīgā intelekta trenēšanai viņiem piederošos licencētās fotogrāfijas Shutterstock. Un viņi pat pierādīja tādā veidā, ka viņi ievadot iekšā kaut kādus algoritmus, tur pat tur parādījās tas Shutterstock logo, kas nozīmē, ka viņi bija pieslēgušies tai databāzē un ar visām ūdenszīmēm trenējuši. Tā kā tāds arī interesants. Tas vēl ļoti, šie procesi ļoti, ļoti interesanti, jo bija tur arī par cilvēku tām sejām, ka citi bija arī kaut ko ģenerējuši, un viņš pēkšņi ierauga, tad viņa seja ir kaut kur, parādās, jo tāpēc, ka tas viss bija, ņemts. Droši vien, kas ir Google, tur images visas jau, un Street View, kur parasti ir arī cilvēki, ja visā tur vai kaut kas iekšā. Es nezinu, bet tur bija kaut kas tiešām ar to, ka kāds bija atradis sevi tajā Midjourney visā, un kā teica viens ļoti interesanti par Midjourney, ka tu, raksti to promptu iekšā, un tu jau esi tajā čatā, kur ir arī citi tie daudzie cilvēki. Un viņi, protams, uzreiz redz, ko tu tur ražo. Un es pats tā iegājuši un skatos,
Viņš tik interesanti to dara. Es arī gribu pamēģināt. Un viens ir tas radošais process, kur tu vienkārši tāpat pamēģināšanas, Jā, bet ja tu to taisi biznesam, ja, tu vispār neko tādu nedrīkst izmantot. Jo tas ir uzreiz kāds tev otrā galā redz, ka, kur šis, ja, un ejam un taisam, un tas tagad ir manējais, jo, nu, tā ir publiska mm, vide, tā kā tu publiski zīmētu savu nākošo logo vai dizainu vai savu tēkrakla jauno vai kleitas dizainu, tu vienkārši uz ielas zīmētu, visu varētu redzēt, visu varētu paņemt piegriezni un visu varētu aiziet un uzšūt. jā, jā. Tāds. Un var, jo tāpatās, ka nonāk veikalā, nu, tāpatās var. Nu jā, gudi, Nu, gudi cilvēki nē, tāpat tavas tās. kartītes arī, tu iedos viņus cilvēkiem un visu nākamā reizē, nu, vienkārši tas, ka tagad var daudz ātrāk. Jā, kur tiem, kas grib tevi atrast, kur viņiem vērsties un kur ar tevi sazināties visērtāk? Tā ar maniem var sazināties. Vislabāk man sameklēt caur intelektuāli.lv mājaslapu vai intelektuāli.agency, abi strādā. Mhm. Uh, Es pēdējā laikā esmu aktivizējusies Instagramā, jo man patīk, nu, caur visādām krāsām un tam līdzīgi parādīt savu stāstiem, no vairāk to intelektuālo īpašumu, cik viņš ir interesants patiesībā. Jo man liekas, ka tas bišķīt es tā kā aizrāvusies tik daudz, ka tas man grūti atrast kādu, kurš ir tikpat raksts palicis ar šo lietu. Nu, lūk, un tad tā kā Instagrams ir tā vieta, kur var ar maniem sazināties. Un vēl pie manis var pieteikties uz bezmaksas konsultāciju. Tāpēc, ka katra situācija ir ļoti individuāla, un dažreiz ir tā, ka tev ir stundām jālasa, lai tu saprastu, vai tas ir kāds man no tā Mhm. labums. Un tāpēc var pieteikties bezmaksas konsultāciju Zoomā 15 minūtes, kafija online, un tad ir skaidrs, vajag, nevajag, ko vajag, cik tas Mhm. maksā, cik ilgā laika, un tā. Paldies, Liels, kad tu mūs iepazīstināji ar mani vēl joprojām tāpatām jaunu un nu, mazliet vairāk skaidrs man ir. Bet tāpat, man liekas, tur ir viss kaut kas tik daudz, ko vēl izprast tādu tēmu. Un es domāju, ka uz vēl kādu sarunu noteikti. Kādreiz un tā dziļāk, varbūt, tad, kad es sapratīšu vairāk. Vai arī vairāk par tiem jauniem zīmoliem, ko tu esi aizrāvusies kārtīgi Jā. par zīmoliem, zīmolu vārdiem. Tas arī, man liekas, ļoti interesanti tēma. Jā, man ir starp citu tagad mājaslapā gan angļu valodā 7 soļi ceļā uz ideālu preču zīmi. Es Mhm. uztaisīšu arī latviski, bet tas ir tā kā piedāvājums pārsvarā ārzemju klientiem. Latviešiem arī veido zīmola vārdus. Un tā, bet ārzemniekiem ir tā kā jau pieejams šāds te digitālais buklets. Tā kā te, manuprāt, varētu būt interesanti un vērtīgi palasīt, ja ir doma veidot kaut kādu jaunu produktu nosaukumu vai zīmola vārdu. Jo produktu nosaukumu jau katram uzņēmējam visu laiku top procesā, vai ne? Ir kaut kāda jauna Mhm. ideja, ir jauns produktu nosaukums un ir vērts iziet, nu, tā kā soli pa solim caur tam procesam. Bet man bija ļoti interesanti, un man ļoti patīk tavs zīmols, cik viņš ir unikāls, un tas vārds, un cik aizsargā man tā aizsargā. Piesakies Eiropas Savienības grantam. Starp citu, Eiropas Savienības grantam var pieteikties pie manīm, un es nokārtoju dokumentus bez papildus samaksas. Es Jā. nepateicu vienu svarīgu lietu, jā, tāpēc, ka mums patīk, ka mums ir pilns servis, ka mēs esam tādi bišķītā juristi, mums ir tādi kontrolu frīki, ja mums patīk nokontrolēt visus Mhm. termiņus, lai kaut kas nekur nepaliek neaizmirstās un tā. Tāpēc mēs arī nokārtojam šo te granta iegūšanas, administrēšanas un atskaites procesu. Nauda vienkārši atnāk tam uzņēmējiem kontā. Viss. Mhm. Nu, pastāst, cik Nauda gan vienkārši. tiek sūtīta pa taisno. Es gan tikai, bet es šo podkāstu publicēšu tikai pēc tam, kad es pieregistrēšu. Jā.